Amerikā Donalds Trumps grib samazināt valdības izdevumus par 30%, un šim mērķim viņš ir iecēlis jau nozīmējis amatā būs Ilons Masks, kurš kā reiz veiks efektivitātes auditu, tā teikt, Amerikas valdības izdevumiem, un jau tagad paredz, ka to samazinās par 30%. Varat iedomāties, tur droši vien atklāsies arī visādi brīnumi, mistiskie maksājumi kaut kādiem Latvijas soruslistiem. Nu labi, tās tur kapeiks uz Amerikas fona, bet visu to griezīs nost. Un varat iedomāties, Latvijas gadījumā arī, ja tā izdarītu, mums no 14 miljardiem, kāds mums te budžets jau ir, 30%, ja ietaupītu, samazināt, tie būtu kādi 4 miljardi gadā, katru gadu ietaupītos. Nu, iedomājieties, kā te uzreiz uzlabotos dzīves līmenis visiem, ja kaut ko tādu izdarīt. Un tieši tas arī ir vajadzīgs. Un tagad, kad mēs redzēsim, ka Amerikā kā tas notiek, te būs ļoti sarežģīti. Mūsu bāleliņiem te grib visu kaut kādus, te nevienam nevajadzīgus Rail Balticus pa miljardiem būvēt, aizņemties un tā tālāk. Visu to griezt kā reizi nost vajadzētu. Bet tajā pašā laikā mums te Latvijā reku tagad stabilitāte, grib atkal atvienoties ar Saskaņu. Tikko ieliku iepriekšējo video, noskatieties, šādu te zelta ziltiņas atmiņu arī te mūsu krievvalodīgajiem Latvijā grib uzspiest, ka tie, kas savā laikā jau bija kopā saplēsās, nodeva tur viens otru, un tagad atkal apvienosies tikai, lai savus 5% Rīgā dabūtu. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, sekosim līdzi visam pozitīvajam, ko tur Amerikā Donalds Trumps jau dara. Mums jau te cenzūra medijos neļauj to skatīties.